Iemeslu šai šķelšanās lietai gan arī tas, ka Olšteins iespējams saistīts ar interešu konfliktiem. Tālūk raksta laikraksts Diena neatkarīgajā par Zatlera melno dienu. Un, protams, par visām politiskajām aktualitātēm. Un vēl kāda tēma, kas ir priekšplānā izvirzīta, abortu izvēles ekonomiskās situācijas dēļ. Ekonomiskā situācija pamudina sievietes veikt abortu, nevis dzemdēt. Diemžēl naudas trūkums atklājas arī citu problēmu. Sievietes mirst no dzemdību komplikācijām, jo grūtniecības laikā nav apmeklējušas ārstu. Tātad jau šī izskanējusi ziņa, ka Eiropā, Latvijā ir viens no augstākajiem šiem jauno māmiņu mirstības rādītājiem. Taču arī, protams, par politiskajām aktualitātēm šodien raksta arī biznesa žurnāls. Cirks, tā nodēvēta valdības veidošanas, gan sarunas, gan arī to varbūt varētu teikt arī par pirmo parlamenta sēdi, kas notika vakar, kas ievilkās un ne ar ko tā īsti arī nebeidzās. Un šeit arī komentāri un intervijas. Žurnālā Kas jauns savukārt šodien intervija ar vienu no jaunajām Saeimas deputātēm, kas pie svētdien paziņoja par aiziešanu no Zatlera reformu partijas. Jaunā deputāte Elīna Siliņa, 3 bērnu māmiņa. Varbūt skatītāji atceras filmiņu Māja, kur viņa tēloja galveno mājas lomu, un kā norāda Kas jauns žurnālisti reālajā dzīvē, viņa ir pierādījusi, ka nav tikai naivā maiņa, jo kopā ar vēl 5 deputātiem Siliņa izstājās no Zatlera reformu partijas. Tātad arī par jauno deputātu var kaut ko vairāk uzzināt žurnālā Kas jauns. Bet iznāk arī Playboys, kur, protams, skaists meitenes un ne tikai, arī par sportu. Miķeļa Rēdliha intervija Rīgas Dinamo var uzvarēt visus. Un to mēs tiešām arī novēlam un atgādinu, ka šodien vakarā arī Rīgas Dinamo spēle, par kuru turam īkšķus. Un savukārt zelta meitene Ineta Radēviča žurnālā Veselība atzīstās un atklāja, ka ļoti vēlas sagaidīt meitiņu. Bet turpinājumā ar politiskajām aktualitātēm, protams, par šīs dienas Saeimas sēdi, kurā iespējams, cerams, Saeimai beidzot izdosies ievēlēt arī Saeimas priekšsēdētāju, esam sazinājušies ar Vienotības pārstāvu Dzintaru Zaķi. Labrīt! Halo! Vai jūs mani dzirdat? Dzintars Zaķis, labrīt! Jā. Tātad šodien 9. Tikai atvainojos, jūs ar citu Dzintaru, Raivi Dzintaru no Nacionālās apvienības esat sazinājušies. Tātad mēs runāsim... Ar Dzintaru Zaķi mēs runāsim tātad pēc kāda mirkļa, bet esam sazinājušies tātad ar Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzemē brīvībai LNK pārstāvi Raivi Dzintaru. Labrīt! Tad ar jums sākšu šo pirmo sarunu par to, kā Nacionālā apvienība šodien grasās balsot. Jau ir izskanējis, ka Zatlera reformu partija varētu šodien izvirzīt kā vienu no kandidātēm, patiesībā vienīgo kandidātu šobrīd Solvita Āboltiņu, un ir Saskaņas centra izvirzītais Andrejs Klemenķevs par balsojumiem, kā balsos Nacionālā apvienība. Man jau šķiet, ka Nacionālās apvienības balsojums nav noslēpums, un ja nu kaut kas ir drošs, tad mūsu 14 balsis, kuras tāpat kā vakar bija atbilstoši koalīcijas ietvaros panāktai vienošanai par Valdi Zatleru kā Saeimas priekšsēdētāju, tad šodien šajā balsojumā mēs atbalstīsim Solvitu Āboltiņu. Ir visādas ķibeles bijuši un ļoti sarežģīta situācija koalīcijas veidošanu, bet tāpat laikā mēs uzskatām, ka tās alternatīvas, kas atliek ar Saskaņas centra līdzdalību, tās mūsu skatījumā ir nepieļaujamas. Līdz ar to mēs arī šo ļoti sarežģīto situāciju uzturam drīzāk kā tādu izaicinājumu un darīsim visu iespējamo, kas no mums atkarīgs, lai rezultāts būtu pozitīvs. Par šīm valdības veidošanas sarunām pēc vakardienas notikušā, kad Zatlera kungs netika ievēlēts par Saeimas priekšsēdētāju, kāda šobrīd ir situācija? Vai vispār varam runāt, ka tās visas vienošanās, kas tika panāktas līdz tam, vispār ir spēkā? Situācija tiešām ir ļoti grūta, un, kā redzams, no vienas puses matemātiski vēlamie koalīcija projām pietiek balss, taču tā pilnībā savstarpēji uzticēties nevar. Papildus tam vēl arī nav noslēpums, ka šīs koalīcijas
sastāvā ietilstošiem spēkiem uz atsevišķiem jautājumiem ir krietni dažāds redzējums. Ņemot vērā, ka priekšā ir arī sociāli ekonomiski grūti laiki, droši vien otrais krīzes vilnis, milzīga konsolidācija un līdz ar to nepieciešamība, lai varas un tautas uzticība ir ļoti liela, kam savukārt ir tieši šīs varas saliedēšanās ārkārtīgi būtiska nozīme. Tad jāsacina, ka situācija nav no tām patīkamajām. Bet katrs deputāts ir ievēlēts, lai strādātu tādos apstākļos, kādi tie ir. Tāda šobrīd ir Latvijas pilsoņu izvēle, un Nacionāla apvienība stingri un spītīgi turēsies pie tā koalīcijas modeļa, kuru mēs esam solījuši saviem vēlētājiem kā primāro, un kā jau iepriekš teicu, mēs uzskatām to par izaicinājumu, lai arī tik grūtos laikos, pie tik grūtas situācijas mēs vienotos un panāktu to, lai no šiem visām iespējām izveidotos pat labākā. Izskanējis, ka iespējams Zatlera reforma partija ir izvirzījusi Solvita Āboltiņu apmaiņā pret to, lai tiktu saglabāt šīs 5 ministru portfeļu topošajā valdībā. Kā jums šķiet, šobrīd pēc 6 Zatlera reforma partijas biedru aiziešanas no frakcijas iznāk tā, ka jums un Zatlera reforma partijai ir tikai 2 balsu atšķirība, tāda 14 un 16, viņiem 5 portfeļi, jums tādi 2,5, ņemot vērā, ka šīs attīstības ministra vairāk portfels tiek solīts jums kā tādai atbildībai pār profesionāli. Kā jūs to vērtējat? Man šķiet, ka Nacionāla apvienība šajā sarunās ir tiešām ļoti mērķiecīgi gājusi uz rezultātu. Tātad, pirmkārt, lai būtu šī valdība un nav cīnījusies par amatiem par katru cenu. Cita lieta, ka mēs neesam izvairījušies no atbildības, jo mēs esam šajā sarunu laikā uzņēmušies līdz ministriju vadīšanā ar parlamentāro sekretāru starpniecību, kas faktiski nozīmē pusi no atbildības. Bet tāpat laikā nepienāks ministra gods, tāpat mēs esam uzņēmušies zinām komisiju vadības. Tātad mūsu gadījumā te nebija runa par amatiem, par kvotām, bet par vēlmi līdzdarboties, par vēlmi strādāt un par vēlmi panākt, lai tomēr šī koalīcija pastāvētu. Tātad jūs nepretendēsiet uz to, ka jūsu, šī, ja tā varētu teikt, kvota valdībā varētu tikt palielināti? Redziet, mēs jau nezinām, kā tālāk attīstīsies situācija. Var šobrīd izredzes izveidot un saglabāt esošo koalīciju. Protams, šobrīd ir modifikācijas, ka ir gan Zatlera reforma partija, gan 6 jaunie deputāti vērtētu ar 50-50. Ja viss nesākās no jauna, tad droši vien, ka šīs izmaiņas nebūs lielas, ka mēs gluži vienkārši centīsimies no savas puses vismaz ar šīm 14 balsīm garantēt, cik ir iespējams zinām stabilitāti visā šajā haotiskajā procesā. Vēl, ja drīkst pavisam īsi par šīs dienas notikumu attīstību, kā jūs prognozējat, runā, kā gan Solvitai Āboltiņai, kas tātad izvirzīta varētu tikt no Zatlera reforma partijas puses, varētu pietrūkt arī balsu, jo viņai nav nemaz tik vienots atbalsts partijas iekšienē. Arī Zatlera puses cilvēki, iespējams, ne visi ir gatavi par viņu balsot, lai arī, protams, to sola. Kā jūs vērtējat viņas izredzes iegūt Saeimas priekšsēdētāja amatus? Tas būs ļoti zīmīgs balsojums, un tas būs ļoti liels gribas pārbaudījums arī Zatlera reforma partijai. Man šķiet, ka Zatlera reforma partijai būs šodienas balsojums jāizšķir, un var ļoti izrādīties, ka tas ir izšķirošs balsojums par to koalīcijas modeli, pie kura mēs jau esam ļoti ilgi un smagi strādājuši, lai līdz šim punktam tiktu. Pēdējais jautājums. Kulāros vakar izskanēja arī doma, ka ne visi Nacionālās apvienības pārstāvi arī iespējams ir balsojuši par Valdi Zatleru kā parlamenta spīkeri, atceroties un pieminot viņam to, kas savulaik tumšā vakarā brīvdienās viņš pieņēma šo lēmumu par ņemšanu valdībā Saskaņas centru. Vai varat to apstiprināt vai noliegt? Te ir divas lietas. Pirmkārt, mēs ļoti gribētu, lai nākotnē tomēr arī šādas amatpersonu vēlēšanas notiktu atklātā ceļā un katram būtu par savu balsojumu jāatbild. Pretējā gadījumā ir ļoti vienkārši nobalsot pēc vēlēšanās un pēc tam rādīt ar pirkstu citā virzienā. Man šķiet, ka Nacionāla apvienība šobrīd ir Saeimā disciplinētākais spēks un mēs par savām balsīm varam pilnīgi droši atbildēt. Tad jūs balsojat par Zatleru? Tāpat laikā es, protams, arī varu paskaidrot, ka šis balsojums noteikti nebija
bija vienkārši. Tas, kā Zatla reforma partija pēc vēlēšanām ir uzvedusies, nav ne tuvu simpātijas Nacionālajai apvienībai. Taču, ja mēs esam panākuši kaut kādu vienošanos, tad šī vienošanās mums ir dārga kā likums, un mēs pie tās turamies. Paldies par sarunu. Nu, pat runājām ar Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēzemē brīvībai LNK vienu no līderiem Raivi Dzinteru. Pēc īstas pauzītes atgriežamies studijā. Mūsu studijā būs politologs Ivars Ieps. Runāsim gan par politiķu sniegtajām atbildēm, gan modelēsim nākotnes scenārijus. Turpiniet skatīties. Vislabāk! Vikingu loto laimīgā skaitļa laimesta prognoze trešdienas izlozē ir 7 700 000.